es pirmo gadu sāku strādāt Dignājas skolā. Ģipterānu tad sauca. Bet mani ar tādu varu, nu, gandrīz ar varu. Aknīstes rajons tad bija. Es gāju uz jaunatnes komitejas, ka neiešu, man tur tik labi Dignājā. Mēs 3 jaunas skolotājas bijām. Un mani skolotāja Labinskas bija mans audzinātājs vēl kādreiz. Nu, man labi tur bija. Es nebraukšu ne par ko, ne. Nu, nekā, ko darīs. Nevaru jau es tā atteikties, nes kāpēc viņam uzkrita uz mani. Un tā mani tur ielika tajā Mežgalā. Nu, ko es jauna skolotāja vadību nekādu nezinu, neesmu taču nestrādājusi, bet tur tu esi viens. Tev nav tur ne palīgu, nekā, tu tikai viens, tev viss ir. Kā šodien atceros. Kā braucam ar Kaktiņa, tur Vērzonē bija pagasts, un kā mēs braucam uz mežu ar zirdziņu skatīties, kur ir skolai malka. Pēc tam visu vajadzēja norganizēt, kas to malku atvedīs no meža. Tas viss bija jādara vienam pašam. Tā skola jāremontē, jāmeklē cilvēki. Neviens jau nebija nekādas brigādes, neko. Nu, tā mēs cīnījāmies, ko darīs. Bērni bija daudz, pāri 100. Nu, protams, vienu brīdi bijuši 3 komplekti. Bija pieņemta Boku Ilga par pionieru vadītāju, viņa Līvānās. Grāmatnīcā strādāja vēlāk. Nu, bet, kad es aizgāju, tad jau vairs to komplektu noņēmu, palika mazāk to bērnu. Nu, tā mēs palikām ar 2 komplektiem. Strādāju, tad uz revolūciju. Mēs kādus 3 vai 4 gadus ar viņu strādājam, cīnījāmies. Nu, es mazliet jau apradu ar visu. Nu, tā kā izgāja, ko tu darīsi, un tā mans mūžs tur bija. Nu, darba jau bija daudz, bet es nezinu, nesūdzējamies, ka tagad tik grūti briesmīgi, ka nevar izdarīt nekā. Tāpat vajadzēja gatavoties stundām un viss. Nu, pēc tam pieradu, un tā es tur nokalpoju 18 gadus. Un tad, kad slēdzu to skolu, tad pārcēla uz Zasas vidusskolu. Nu, tur man pagāja visi jaunības gadi. Apprecējos, piedzimu bērni, un tur viss notika. Cilvēki bija ļoti, ļoti atsaucīgi, laipni, vienmēr nāca palīgā. Nekad neatteicās, ka neko nevariet. Izlaida mums palīdzēja rīkot, vecāki bērniem vienmēr klāja galdus. Un mums pašiem arī bija. Nu, tā jau aizgāja tāds. Par to aknīsti varat pastāstīt, kā jūs pēc algas devāties? Jā. Kā tad uz aknīsti mums vajadzēja? Ar bānīti braukt. Bānīti ar bānīti. Un bānīts gāja vakarā uz aknīsti. Un no rīta atpakaļ. Mēs neko neesam izdarījuši. Pēc algām bija jābrauc, uz sanāksmēm jābrauc. Nu, tad mēs aizbraucam vakarā, pārguļam nakti, izdarām visus darbus nākošā dienā, guļam vēl viesnīcā, un tad tikai braucam otrā rītā uz mājām. Un tūlīt jau atkal darbā esi visu laiku. Nu, rudenī bija labāk, tad brauc ar velosipēdu, kas jau bija jauki. 25 vai cik to kilometru nobrauc, un tad ir labāk. Nu, aizmirsu, ko gribēju. Un citreiz atkal, ka negribējām tur gulēt, tad Slates direktore un Zasas direktore un es visas gājām kājām. Visas mierīgā garā, un kā šodien atceros, Zasā bija, tu atceries? Medne viņai uzvārds bija direktore, Medne Diāna. Jā, es beidzu vidusskolu. Ziemā augsts laiks, labi iesim kājām. Ap viņai kaprana zeķītes un kurpītes.
Un gājām kaut kādos mājās lūgt, lai mums iedod kaut ko. Jo nevar citādā. Nu, bija, bet bija interesanti kaut ko. Un arī par to jūs stāstījāt, par to elektrību, ka nemaz nebija, kā jūs tur... Jā, arī elektrības vai tad nebija. Nu, viena apkopotāja bija tikai. Nu, elektrības nav, no rīta bērni sanāk tumšs. Jātīra, jādedz lampas visas, jātīra stikli un spodrinam vakarā, lai būtu no rīta gaišs. Un apkopējai bija tikai 28 rubļi. Tik vien naudas. Nežēlojās, ka briesmīgs. Tas jau pēc reformas, jā. Tas jau pēc reformas, 60. gadā bija naudas reforma. Jā. Pēc reformas 20. Nu, tā mēs dzīvojam labi, vēlāk. Bet es ar riteni jau biju pieradusi, jo es no Rudzētiem, no Mežgalos Rudzētiem arī braucu ar riteni. Un kā šodien atceros, pārceļamies pāri Daugavai, uzkāpju uz velosipēdu un Rudzētos nokāpjot. Domāju, cik labi var aizbraukt tālu. Nu, bērni bija, neteiksim, ka bija slikti bērni. Rīkojām, un vecāki sāka prasīt, nu, vajag pašdarbībai būt. Esot bijis tur rakstīts tai grāmatiņā, ka pašdarbība bija iepriekš jau, nu, vajag arī, nu, tad sākam veidot kori. Nu, koris bija mums 30 cilvēki. Cilvēki gāja 2 reizes nedēļā, 3-4 kilometri uz mēģinājumiem. Sākumā mums mācīja skolotājs Dzintars to kori. Pēc tam jau mainījās citi, tad Beļauskas ilgi diezgan mācīja. Pēc tam vajagot teātri arī, tur tādi bija, kam patika spēlēt teātris. Nu, norganizējām to arī, un teātri, kad iestudējām ugunī Laumaņa. Laumaņu ugunī iestudējām, un Baltmaņu Eriks bija tad. Tas... Ināra brālis. Jā, Ināra brālis, kas mācīja to. Tas režisors. Un pats spēlēja arī galveno lomu. Tāda ģimene. Nu, tad jau vēlāk mēs sākam. Jā, un tad ar to uguni jau nebija viegli. Jo kur tad vajag tērpu? Nav tērpu, brauc uz Daugavpili. Teātrī sarunājām Daugavpils teātrī tērpus mums aizdeva. Nu, izspēlējām tur un... Un kāda dekorācija? Dekorācijas jau taisīja paši. Kaut kādas jau tur bija droši vien. Neatceros, kas tās dekorācijas taisīja. Gan jau paši. Jā, paši vien. Un tad izbraukumos bijām pat Slates šķūnī, es nezinu, tur kaut kāds vilciņu vai kaut kāds šķūnis bija. Mēs tur spēlējām to teātri. Un kā šodien zinu, visa balle noballēta, visa nakts. Un no rīta jāved tie tērti atkal atpakaļ. Un zinu, ka braucu. Kaut kas jau vēl man līdzi vedām tos tērpus. Nu, vispār jau bija interesanti. Un vēlāk viencēlienas. Bet viencēlienas, kad sākam spēlēt, tad jau Inārs mācīja. Jau ten pie mums. Labprāt patika. Un galvenajās lomās bija Baltmanis un Šāvējas bija. Šāvēja Alma tur un Šāvējas viņa tur Krustcelē dzīvoja, tur pašiem, ka zina. Nu, un tā. Un kaimiņi tur un viss, par cik daudz to cilvēku vajadzēja. Tagad gājām. Nu, ot, un tad... Ko? Jau laikam varbūt kāda lomiņa bija. Un vēl jums ļoti skaistas fotogrāfijas bija par tiem tautas terpiem un to staburagu, kur jūs stāstījāt braucējāt. To jau jāķūt kaut kā. Un ekskursijās arī braucam, jā, ar bērniem. Un kādā tad mašīnā? Maļiņā ar bortiem? Jā, cik daudz ir gan medicīnas māsas ir, tāpat ir
Meiru Zintra. Tagad avīzē vēl nesen bija apraksts par viņu, kad 45 gadus jau nostrādājusi. Domāju, redz, mana kaimiņiena un mana skolniece. Tāpat Jaudzema, tā Ušaku Mirdze. Tagad Jaudzema grāmatnīcā strādāja. Arī mana skolniece. Nu, visi. Kalniņš Ivars, mans skolnieks, tagad uzņēmējs. Un Gabrānovs, tāpat Agnis. Visi gan brigadieri, gan tiesneši, gan mākslinieki un viss ir. Nu, tā vajadzēja slēgt. Arī redzams viss tas skolas slēgšanas laiks. Un, kad slēdzam, kad bija vēl man kādu 40 vai cik to bērnu, bet beidzot, ka palika 20 un atstāja vienu komplektu, tad es skaidri un gaiši pateicu, ka es vairs nestrādāšu, jo priekš kam man tur ar vienai pašai tur sisters, un tā to skolu slēdz. Un tāpēc es tagad bieži domāju, nu ārprāts, 16 bērnu un 8 skolotāji. Kā tā var? Jā, bet vienalga ir nesapēc. Nu, daudz pateicības vārdu es saņēmusi no vecākiem, jo vēl tagad bieži vien atceros. 100 bērni, 2 skolotāji. Kā? 100 bērni, teica 2 skolotāji. Jā. Nu, kā tā? Nu, 4 klases apvienotās. Apvienotās, 2 klases. Laiku apvienotās. Tā kā es saku, ka paskatos tās bildes, man pilna klase ar bērniem. Un jāstrādā ar 1 stundā, 2. Tā kā tur jau... Parasti apvienoja 1. un 3, jo tie 3 jau patstāvīgāk var strādāt. Un tad atkal to. Bet bērniem jau arī uzmanība tad bija savādāk, ja viņi to skolotāju kā dievu mutri paplētuši klausījās. Tagad jau viņiem uzmanība vairāk. Viņam kaut kāds tāds sensīšs stāsts, ka gads iet pēc gada uz priekšu un sāc skaitīt, cik gadu sev, cik citiem devis. Ja tu esi vairāk gadu sev nekā citiem devis nekā sev, tad priecīgs var savu mūžu nodzīvot. Un tā es arī priecājos. Un tālāk man Zasā pavadīti 23 gadi. Un arī nežēlojos man bija. Arī labas klases, daudz bērnu bija. Man bija jau, kad iet uz beigām, 33 klasē. Un direktorei teicu, jādala uz pusēm, viņa ne par ko nedala, viņa teica, kur tad es ņemšu skolotāju, vēl nedalīju to klasi. Un tā es strādāju ar tiem, bet es nesūdzos un vēl zinu atklātās stundas, braucu tur skolotāju citi. Un ko tad mēs tagad vairs varam vēlēties, jo kad pāri 80? Var tikai to, ka tu no rīta piecelies un apskaties, ka tev vēl ir laiks dots. Nu, un tad sāc pamazām, sakārto savu gultu, skaties, kā vēl. Un varam tikai gaidīt to, ka tu esi vēl citiem vajadzīgs, ka tevi žēlo, tevi gaida, un ka tu vēl vari kaut ko padarīt. Nu, ko man jau no rīta viss tas gaida jau. Guntis ienāca Tome, tevi jau gaida viss tas pie rieveņa. Un kaķis un suns. Nu, tu esi vajadzīgs viņiem. Nu, tad es nesu tām visām Iveta jau man saka vedekla. Ai, Ome, kā tu esi pieradinājusi viņus visus. Viņa tevi gaida jau sen. Nu, bet labi, ka gaida. Nu, tāpat Iveta vēl. Un arī esmu apmierināta ar to, ka tu vēl vari kustēties. Es vēl varu aiziet arī uz kūti, Iveta darbā. Aizēju, sadaru
lopiņu, lai nav daudz, bet tāpat ir, es samīlēju viņus. Nu, es domāju, es jūtai saku, man tā diena tāda piepildīta, ka tevis nav mājās. Nu, un to mēs tikai varam pateikties. Un visu tikai tam augstajam, kas mums ir atvēlējis vēl to laiku. Un esam priecīgi. Un to jau gan varu pateikt, ka tikai kustēties un darboties. Un tas ir pats galvenais. Un ja tu jau sāksi sēdēt un neko nedarīt, tad cauri iet. Domāju, ka tā. Un es saku, kas tad esot, lasu, un kas ir laime? Laime, es saku, mūsu gados laime ir tā, ka tu esi vēl vajadzīgs citiem, un ka tu iekrīt grāvī, un ka vēl tu vari no grāvja izrāpties, tad arī tas ir labi. Un jauki. Un galvenais, ka citiem vēl esi vajadzīgi mazbērniem, mazbērniem. Slimības arī man ir bijušas, neteiksim, ka nav bijušas, bet paldies Dievam pārvarētas un dzīvo tālāk. Tagad jau ir vesela māja piekrauta ar ļoti lietām. Jā, tāpēc gribam zināt, kā jums bija. Pašiem sašūtas lellītes. Un kā tad sauc rātiņi atceros, ka cik jau tētis palīdzēja, cik ne, tad nokrita, bija taisītas kastītes tādas pašiem savas, un tur mēs piestiprinājām kaut kādas ripulīšus nozāģētas un spēlējamies ar to. Un tas jau bērniem arī zinu, ka, un tad taisījām vēl kaut kur savu kaktiņu māju kaut kādu, kur spēlēties atsevišķi. Tad atceros, ka mana vita ar Brānovu dzintru gāja uz mežu, uz krūmiem, kaut kur taisīja tādu būdiņu, un tur viņus spēlēja. Tā. Jā. Un tad atceros, ka kaut kādai, jau ka bērni bija, pašas bērni, kad bija kaut kāda tai smagai mašīnai, kastē, tur, kur strādniekus vadāja tāda būta sataisīta no finiera. Tad atkal Vita un Guntis un Dzintra to māju, to šiferu, to finiera būdu valkāja no vienas stūra uz otru un dzīvoja. Un pēc tam, kad tie beidzot to pedagoģiskā klasa, mēs jau bijām daudz. Tur bija tā Bružu Kaina Mikulāne, arī reizē mēs beidzām vēl vairāk. Aina. Skrebele bija, kas pirmā vidusskolā strādāja. Un tā mums nozīmēja. Ko? Jā. Daudz jau tās skolotājas pareidojušas. Un tad atkal, par cik es biju bez tās skolu vadības, man nekādas nebija, tad kursos aizgāja, kur cik daudz bija tādu, kur no mazajām skolām pie Dzelgavā kursus apguvām bērnisību. Čuglītis jau vecs bija par tās. Tie kvalifikācijas celšanas kursi jau tik pēc 5 gadiem bija jābūt. Tā mums mocīja. Apbalvojumi bija, pateicības raksti un viss te viens. Mežgalā pats pirmais man atzinības raksts ielikuši tā arī. Redzi, kur ar riteni braucu. Cik jau labi, kad bija laimīgs, ka tie velosipēds ir. Un reku daudz bērnu var redzēt klasē. Eglītes vakari bija. Viss kā viss. Bērni kaut kur bija, es nezinu, tādi labi. Viņi atnāca, varbūt arī noguruši,
no Ģērķāniem tik tālu vajadzēja iet kājām un vēl tur tālāk pie mājas. Bet viņa atnāca un es tur dzīvojos jau arī savā dzīvoklī. Bet viņi spēlējās. Viņam patika spēlēties. Bija tādas meitenes citu reizi, kur pašas dziedāja, gāja rotaļas, kamēr tās stundas sākas. Nu, vēlāk atkal tautas bumbu ļoti spēlēja. Nevajadzēja ne tev skolotājiem būt, nekā viņi paši norganizējās un strādāja. Un spēlējās. Nebija jau variantu. Datoru nebija. Mobīlu nebija. Tagad jau sēž galveno kartu. Tagad pie datoru. Es saku, ka tagad vajag tikai pirmos klases, lai pazītu ciparus un burtus. Vairāk nevajag bērni, jo smadzeņu viņam nav. Pūgu pīspījuši un viss. Bet piespied tu to pogu, ko tie bērni māk. Nu, bet tur pīspīja pūgu un tev parāda. Tā kā neatradīs, ja nemācies. Viņi tam māk, bet mēs tagad nemākam. Ka visam citam no Zausas jau arī nāca. Un reizēm arī šķūņos pūtēji bija no slates atkal tur zalaks un putrājums. Nu, vairāk, vai es jau visus tur zinu. Vēlāk jau tur tā čamanis bija no kaut kur no Jersikas vai no Dunavas. Viņš arī Osvalds, Un tev bija kaut kāds arī spēlēja. Es tikai domāju, ka tagad Zasā, nu tak tādas mājas un centris un viss, un nāk teātris vai kas un aizēju. Es jau šeit tad vaļa, tu gan neēji vairs. Bet es jau vēl aizēju un domāju, pustukša zāle, nu kāpēc? Nemāk cilvēki, bet laikam jau tie televizori un datori un viss. Sliekums ģērties. Nopietni, kad mēs vienreiz bijām pirms kā 10. Tas bija pat dziedātāji atzīvēt. Pareizi, jā. Kurš neizpētīja, variet arī uzmest skatu šiem te skaistajiem rokdarbiem, ko līdzi ir paņēmis parādīšanai. Bet laikam man jau tas ir asinīs. Es jau mierīgi nevaru nosēdēt. Es nevaru to televizoru noskatīties, arī es tā nevaru. Man vienkārši liekas, ka ir vajadzīgs es vai ādu, vai mīklu jau paņēmus, esmu kādu vai vēl kaut kā. Kad es no rīta pamostos un jūtu, ka man kaut kas sāp, es saprotu, viss kārtībā. Es esmu dzīvs un laimīgs. Dzīvot jau ir skaisti, nav nekādas vainas. Tikai vajag pašiem darboties un aizgājis mūžs, un tu vari būt laimīgs, ka esi nodzīvojis tādu pilnvērtīgu dzīvi. Neesi nevienam bijis ne uz kakla, nekā. Viņš pastāvēja šo albumu, varbūt tu kādu pazīstami. Sazīmēji? Jā, es ņemās brilles. Pazīstams. Kamēr mēs te visi vēl runājam, Nezinu, Es gribu par jums Zasu, man liekas, grāmatu atmiņām dāvināt, lai par pierakstīt visām rūtiņām. Šeit tāda maza lavandiņa, kas ir no pagājušās vasaras mazs sveiciens. Paldies. Lūdzu.